uz manu saorganizēto pasākumu. Fonā notiek vēl pēdējie zupas varīšanas darbi, ātri jāpēd, un lai es varu doties priecīga pēdusi uz šodienas sadarbības vietu, pucēties, pildēties, un šodien ir tā diena. Ļoti, ļoti forši, esmu ļoti excited. Pamainījās mums mazliet koncepts, pamainījās mazliet sajūta, un kaut kā no šī noguruma, bezspēka un bedres sajūtas nomainījās uz es nevaru sagaidīt, kad varēšu tikt pie šīs dienas. Jā, tā kā laiks uzpildīt nedaudz manu trauciņu. Un tad jau ceļā jums pastāstīšu, parādīšu, kas tas ir, par ko tas ir. Un, manuprāt, tas ir noderīgi ikvienai sievietei it īpaši, ja tu sāc justies tā, kā jūtos es, tukša, nogurusi, aizmirsusi sevi un to, cik tu esi skaista un spēcīga. Ierados pie Kristīnas studijā, un plāns bija pavisam vienkāršs un skaidrs, kā agrāk jaunības dienās sapucēties, uzkrāsoties un visu šo sajūtu notvert vienā skaistā fotogrāfijā. Kristīnai jau ir gatavs šāds te piedāvājums, kur viņa tevi skaisti sapucē, un viņa jau ir nodrošinājusi fotogrāfi, un tas viss notiek turpat pie viņas studijā uz vietas. Tevi apčubina, samīļo, cienā ar visu, ko nepieciešams. Un galvenokārt tās ir brīdis tev, tavai izpausmei un tavam radošajam skaistumam. Sveiciens! Aizvakarā biju šajā fotosesijas piedzīvojumā. Man ļoti patika, es izbaudīju visu šo procesu. Rezultāts arī ir ļoti skaists, bet kā nojaušat, esmu mazliet nozadusi, jo piedzimšanas process, tiemžēl, ir ieildzis. Un nav vēl īstā enerģija, es jūtos diezgan sagurusi, iztukšota. Esmu bijusi arī jau uz analīzēm, un es daru tādā ziņā visu nepieciešamo, lai pārbaudītu arī, vai tiešām tie nav kādi deficīti un vai veselība viss ir kārtībā. Līdz ar to negribas nekam ķerties klāt, negribas neko darīt, un es viesturim jau teicu. Es tieši tāpēc neesmu uzrakstījis vēl nevienu jaunu ēpastu un nemeklēju nevienu jaunu sadarbību šobrīd, jo es esmu visu vienkārši iepauzējusi un nolikusi uz pauzes, jo tā saka man iekšējā sajūta, un negribas neko veidot no šādas sajūtas un spiest sevi kaut ko darīt, tur, kur man nav enerģija kaut ko darīt. Es izlasīju arī šo te nopirkto e-grāmatu par Instagram rīliem. Neko jaunu es tur neuzzināju, bet arī par to es nepārdzīvoju, jo es uzskatu, ka tādējādi arī es atbalstu kādu citu satura veidotāju, un tas ir tāda laba mērķa vadīts. Bet, kā jau es arī iepriekš biju teikusi, ja tev šīs te konkrētais tieši satura veidotājs neuzrunā, tad vienkārši kursu pirkšanas pēc nepērcēt kursus ir tik daudz, neiespējami daudz bezmaksas informācija gan YouTube, gan Instagramā, gan visur. Un šī te pati Sāra Rozenborga, ko es pieminēju, ir 10 stundu lekcijas no A līdz Z. Ir padziļināta lekcija par visu, un tas viss ir bezmaksas, tā kā noteikti vispirms izdariet šo mājas darbu, un tad pērciet, maksājiet naudu par kādiem konkrētiem kursiem, bet, tas ir mans ieteikums. Vēl reāli skatos YouTube šobrīd savus video. Kaut kā vienkārši cenšos iedvesmoties, un es saprotu to, ka neiedomājami daudz varu paveikt ar tik ierobežotu laiku un tik, burtiski neiespējama misija. Iepriekšējo Hairbox brīfu es uzfilmēju, kamēr Florence bija mājās, un visu laiku ir kaut kāds fona troksnis vai kādas nepieciešamības no manis, un man tas izdevās, un burtiski neiespējamā misija. Un ja es katru dienu turpinu trenēties un to darīt ar
to minimālo, kas man ir pieejams un iespējams, tad iedomājieties, ar kādu jaudu es varu ieiet pilnā dienā, kad no manis nevienam neko nevajag, un ka man ir viens uzdevums. Un, manuprāt, tas ir tas lielākajā darba augļi, ka tu pamazām katru dienu mazliet kaut ko pucē un dari. Un tas jau viss atspoguļojās pēc tam tajā lielajā bildē vai lielajā ģenerāla mēģinājumā. Tā kā, jā, katrai mazai darbībai, katrai mazai niansei, it īpaši tam, ko tu dari katru dienu, ir ļoti liela nozīme. Vēl par cik nav tik daudz enerģija nekam citam, tad es esmu mazliet vienkārši pieslēgusies vairāk atkal saviem profiliem, tieši saviem uzņēmumu profiliem, mazliet ir jāieliek savus laikus un iedvesma tur. Gan elpo dziļāk, gan stikla kalendāriem, tā kā, neredzēt mani, tad varētu atrast mani tur, bet es neapskaužu nevienu, kurš seko man visos profilos, jo es zinu, ka ir tik daudz no jums to dara. Tik ļoti novērtēju, bet es zinu, ka es dažreiz esmu visos profilos, un reizē tā noteikti, kad ir liela iedvesma. Un darbs, kas jādara. Kā visu, ko šajā noslēgumā vien vēlējos teikt, ir paldies, ka tu vēl joprojām esi šeit ar mani. Paldies, ka tu skaties. Man šis ir ļoti nozīmīgi. Katrs klikšķis, katrs skatījums tiešām man šis nozīmē daudz, jo šis man dod to iedvesmu pašai turpināt un kustēties uz priekšu. Šie ir tie brīži, šīs te lejas, kad mēs visvairāk aizmirstam to, cik skaisti citi cilvēki tevi redz. Un, jā. Šajā fotosesijā un visā pasākumā es dzirdēju un redzēju to, cik tas ir skaisti. Un tas man iedeva atkal lielu iedvesmu būt sev pašai, lielu iedvesmu turpināt darboties un turpināt arī to parādīt un pastāstīt. Un tas ir tik skaists. Sakiet viens otram komplimentus, dalieties ar labo, uzmundriniet viens otru un noteikti palīdziet, atbalstiet. Tas itin neko nemaksā. To var darīt arī ar labiem vārdiem un labiem darbiem. Labrīt! Es centos uploadot savu video YouTube. Šādas izskatījos. 20 minūtes te no rīta, 8 no rīta. Es izlēmu to izdarīt 8 no rīta, tad, kad te ir vislielākā satiksme pasaulē.